Dusmu kule ir pavisam parasts plastmasas maisiņš, kurš pacietīgi gaida savu dzīves lielāko notikumu, brīdi, kad viņš kļūs noderīgs. Bet, diemžēl, šim te maisiņam nepaveicās un lielveikalā jau esot gatavībā lielajam notikumam, viņš tiek saplēsts un nomests zemē, un tajā pašā brīdī viņa dzīve kļūst nevērtīga. Tieši tāpat kā ļoti daudziem citiem maisiņiem, kurus mēs savā ikdienā redzam gan uz ielām, gan mežos, gan izejot pa jebkuru taku. Un tā jau nav pašu maisiņu vaina, tie, protams, esam mēs cilvēki, kas vispār ļoti neapdomīgi piesārņojam savu pasauli. Mūsu ģimenē atkritumu šķirošana nav nekāds jaunums. Līdz ar to šī projekta būtība kā tāda tikai pastiprināja to, ko mēs jau ikdienā ģimenē darām, un ar lielāko prieku tāpēc piekritu piedalīties šajā projektā. Ideja par grāmatu Plasmasas huligāni man godīgi sakot atnāca burtiski plasmasas maisiņa izskatā. Vienu vakaru es braucu pāri Brasas tiltam un pāri ielai šļūts maisiņš, kurš izskatījās gluži kā ezis. Un tad es sapratu, ka man ir pieauguši cilvēku un man ir apmuļķojis plasmasas maisiņš. Un es sapratu, ka šis stāsts man jāizstāsta sākumā saviem bērniem, un kad viņi atzina to par interesantu un labu, tad es izstāstīju arī to citiem lasītājiem caur grāmatu Plasmasas huligāni. Tādēļ man radās doma, ka šis būtu ļoti labs un interesants stāsts, kuru atdzīvināt tieši animācijas filmā, jo animācija ir tas neparastais kino veids, kurā uz ekrāna var atdzīvoties visdažādākie varoņi. Gan dzīvi, gan nedzīvi, gan lieli, gan mazi. Un šajā gadījumā tas ir lūk šāds te plastmasas maisiņš, kurš ir arī šīs filmas galvenais varonis. Tas bija diezgan ilgs process, kamēr es meklēju kā viņu iedzīvināt, atdzīvināt, kāds viņš būs. Ļoti interesanti bija izsakot līdzi maisiņa dzīves stāstam to, kā vispār rodas plastmasas maisiņi un kāds tad ir tas viņu, ja varētu teikt, dzīves cikls no pārstrādes, pašas izejas pozīcijas līdz tam rezultātam, kad mēs maisiņu, piemēram, lielveikalā jau ieraugam uz izliktā maisiņu stenda. Un mēs patiešām pabijām īstā plastmasas maisiņu rūpnīcā. Un bija ļoti interesanti un vērtīgi saprast, cik ārkārtīgi daudz resursu tiek ieguldīts, lai taptu viens šāds te maisiņš. Tāpat arī Torņkalna tilti, kurus mēs iefilmējām dzīvē, tie varbūt drīz vairs nebūs. Liels izaicinājums šajā projektā bija apvienot video tā kā īsto pasauli un leļu pasauli, jo ir atsevišķa aina, kur ir dzīvie foni, kur priekšplānā darbojās lēles. Tas ir komandas darbs. Pie vienas šādas te animācijas filmas šobrīd mēs esam apmēram 15 cilvēki, kas katrs dod savu ieguldījumu filmas veidošanā, un tie ir gan leļu meistari, gan rekvizītu meistari, gan dekorāciju meistars, gan skulptore, gan operators, gan animators, gan vēl citi komandas biedri. Ļoti svarīgi šajā projektā bija atrast to veidu, kā parādīt to maisiņu dzīvi, kā parādīt, ka ir gan kā aktieri, kā lēles, un ir arī maisiņi, un viņiem ir šīs dažādās pasaules. Mēs turpinām darbu pie filmas, un Dusmu kules un viņa draugu piedzīvojumus jūs varēsiet skatīties jau šī gada rudenī, kad mēs ļoti ceram satikties ar jums kinoteātrī filmas pirmizrādē.